Tad piens mēs redzam, ka labais piens šobrīd maksā €29, 4,2%, tad no 1. jūlija viņš maksās €19. Savukārt piens, kas maksā šobrīd 99 centi litrā, būs pa 92 centi litrā. Bet tas attiec tikai uz pienu, tas neatiec ne uz kefīru, ne paniņām, ne biespienu, ne krējumu, ne arī sieru, ne uz vienu citu piena produktu, tas neatiec. Tad kas no putnu gaļas kļūst lētāks ar 1. jūliju? Tad ar 1. jūliju kļūst lētākas par 7%, teiksim, cāļu muguras vai tam līdzīgi. Teiksim, cāļu mugura šobrīd maksā 3,69, tad viņas attiecīgi būs pa 3,30. Bet nebūs lētāki ne šašliki, ne arī tādi citi, teiksim, deses, kas ir no cāļa gaļas. Ar olām viss ir skaidrs. Olas ir vienādas, tikai vārītas nebūs ar samazināt PVN. Tātad, ja šobrīd mēs redzam, ka 10 olas maksā 2,99, tad pēc 1. jūlija viņas maksās 2,75. Pēdējais ir maizīte. Ja mēs redzam, baltmaize šobrīd maksā €39, tad pēc 1. jūlija tā maksās €29. Tas attiecas arī uz mazajām pienrikām, bet, ja gribēsiet nopirkt smalku maizīti, tad tur paliks vecais lielais PVN.